Mans brālis spēlējas basketbolu, tētis, visi ģimeni spēlējas basketbolu. Es redzēju, ka māsītes spēlē, un kaut kā es sāku domāt, un man likās, ka tas ļoti interesanti. Man piedāvāja, un tas arī sāku. Iemesli, kāpēc mazās sportistes ir sākušas trenēties basketbolā, ir dažādi. Arī katras komandas panākumi atšķiras. Tomēr visas atzīst, ka tas ir aizraujošs sporta veids, un tieši dalības sacensībās ļauj izbaudīt spēlēšanas prieku. Meitenēm nebija vairāk kā 15 gadus basketbola treniņu iespējas Ogrē. Mēs pirms burtiski 2,5 gadu atpakaļ mēs sākām aicināt meitenes uz treniņiem, un ir otrā sezona tagad, kad mēs piedalāmies arī Latvijas čempionātā. 5. aprīlī Ogres basketbola skolas U12 un U13 meitiņu komandas aizvadīja Svetbank Latvijas jaunatnes basketbola līgas spēles. Kaut arī spēle nevedās un meitenes piedzīvoja zaudējumu, trenere viņu sniegumu uzteica, jo komandās ir manāms progress. Noteikti ir labāk, jo šogad mēs startējam tikai 2. gadu ar U13 vecumu meitenēm, un pagājušajā gadā mēs neiekļuvām finālā, mēs bijām 10. vietā, bet šogad mēs esam jau iekšā finālā, vai 7. vai 8. vietā, tas noskaidrosies spēlē ar Pārdaugavu. Trenere ar lepnumu stāsta par mazo audzēkņu sasniegumiem. U10 Ogres basketbola skolas audzēknes Dumbla kausā šogad izcīnīja 1. vietu, bet tā paša vecuma zēnu komanda ierindojās godpilnajā 2. vietā. Tās republikas līmenī ir ļoti labs rādītājs. Laura Liepiņa, Zanda Tereško, Ogres televīzija.